Cilvēka dzīve vienmēr ir spriedzē starp 3 punktiem - starp patiesību, starp dzīvību un starp mīlestību. Ja nav līdzsvars šajos 3 punktos, tad ir grāvis, ir nobīde, tur aiziet galējības. Patiesība bez mīlestības ir augsta, ir nežēlīga. Patiesība bez dzīvības ir teorētiska, nav piedzīvojama. Mīlestība bez patiesības ir haotiska, mīlestība bez dzīvības nav piedzīvojama. Dzīvība bez patiesības, tur nav virzības, tur nav attīstība. Dzīvība bez mīlestības ir bezjēdzīga. Zinu, ka tas ir ļoti primitīvs veids, kā runāt par šīm lielajām tēmām, bet tas šobrīd palīdz man salikt kopā šīs lietas, lai mazliet tuvāk spētu saprast, kāpēc ir tik daudz spriedzes, tik daudz paradoksu un pretrunīguma šajā pasaulē. Un arī Bībelē, kurā brīdī žēlastība, kurā brīdī tiesa, kurā brīdī Dievs, dusmīgs tiesnesis, suverēns, liels un visvarens, un kurā brīdī žēlsirdīgais tēvs, kurš visiem mazgā kājas, kurš visus apkalpos pie galda. Ļoti daudz spriedzes. Tāpēc, ka Jēzus mācība nav lineāra, kaut kāda viena līmeņa mācība. Tur ietilpst ļoti daudz, tur ir milzīgs dziļums. Tāpēc man sanāk šie 3 punkti - patiesība, mīlestība, dzīvība. Ja kaut kas tiek izņemts ārā no šī te, tad viss namiņš sabrūk un viss pārējais kļūst par to, ko mēs redzam pasaulē. Kāds spiež uz patiesību, bet noliedz mīlestību vai dzīvību, reālu pieredzi. Kāds spiež uz mīlestību, bet aizmirst patiesību. Kāds spiež uz klātbūtni, uz reālu pieredzi, bet aizmirst patiesību vai mīlestību, reālus darbus, kā tad tas izskatās. Tikai sajūtas. Tā kā šeit ir tā spriedze, kur jāmācās pastāvēt. Atzīt savu nespēku, jo neviens jau nespēja pilnībā balansēti noturēt šos 3 punktus. Visu laiku svārstamies uz vienu, otru, trešo, vairāk, un visu laiku ir jākoriģē. Tas ir kā iet pa virvi. Tas nav vienkārši lielceļš, pa kuru tu brīvi pastaigājies. Jēzus ļoti daudz runā par modrību, par gatavību, esi nomodā. Tas ļoti daudz iet kopā ar šo koriģēšanu, sevis koriģēšanu. Tu ej pa virvi un visu laiku līdzsvaro. Tu visu laiku līdzsvaro un Dievs palīdz. Tas nav tikai uz maniem pašu spēkiem un nopelniem, bet arī man pašam ir jākoriģē un jābūt gatavam un modram. Un tad Dievs palīdz. Tas nav tāds čils, tāda pilnīga atpūta, kaut kādu formulu tu esi noskaitījis, kaut kādu lūkšanu tu esi izmetis, kaut kādu tradīciju tu ievēro, un ķeksīts ir ievilkts, un tagad Dievs tevi nes. Tā ir kopradīšana, sadarbība, attiecības. Un tāpēc ir baigi skumīgi, kad ir paštaisni cilvēki, un arī es pats tur esmu bieži vien, ka tu paņem vienu no šiem punktiem un drillē uz viņu, aizmirstot par pārējiem. Tāpēc Jēzus mācība ir radikāla. Un ja viens māca tikai patiesību, ir ļoti viegli patiesībā parādīt arī otru pusi. Jā, morāle, jā, pareizi, nepareizi, jā, Dieva likumi, jā, tāda un tāda kārtība, jā, tādas tradīcijas un formulas, bet ir arī žēlastība, mīlestība, piedošana, izlīgšana, atjaunošana, transformācija. Un pāri visam dzīves attiecības, pieredze,
tu vari to arī sajust un izdzīvot. Tāpēc Dievs nav tālu debesīs, bet Dievs ir nācis cilvēka miesā, ienākot mūsu pasaulē, ienākot cilvēka ciešanās, sāpēs, vientulībā, egoismā, nodevībā un mainot un transformējot to visu. Viņš nav tāls, viņš ir tuvu. Esi svētīts.